Labvakar! Paldies arī par aplausiem. Man liekas, ka tādas aplausus saņem tikai pasaules čempions. Ir tiešām ļoti liels pagodinājums atrasties šeit starp Latvijas labākajiem sportistiem un saņemt šo diezgan smago apbalvojumu kā gada sportistei. Un pagājušais gads ir bijis tiešām, es teiktu, ugunīgs, jo man izdevās mazliet atdzīvināt to mazliet aizmigušo sporta karalieni. Un, man pirms kāda neilga laika cilvēks man atgādināja tādu ļoti patīkamu atmiņu par to, kā es kā bērns, kā jaunais sportists dalījos ar saviem mērķiem, ambīcijām. Un, kā es iztēlojos, kā es stāvu lielā stadionā un apkārt ir ļoti daudz skatītāju, un es viņiem palūdzu aplausus, un es ieskrienos, un es metu. Un tas šķēps lido tālu. Un man liekas, ka šeit paralēls var savilkt ar pagājušā gada pasaules čempionātu Tokijā, kur man izdevās šis sapnis. Un tāpēc es milzīgi paldies gribu teikt tai mazajai Anetei, kur pirms vairāk nekā 15 gadiem ticēja tiem sapņiem un izvirzīja tos mērķus un pieturējās pie tām ambīcijām. Bet arī bija cilvēks, kas man palīdzēja ieiet šajā skaistajā posmā. Mana pirmā trenere Rasma Turka, Salacgrievā, es pieņemu, ka viņa skatās televīziju, un sveicienu viņai. Un mammai, tētim, jo bez viņiem es šeit vienkārši fiziski neatrastos. Vīram, ģimenei, draugiem, atbalstītājiem, visiem, kas seko līdzi, milzīgs paldies. Un arī manam trenerim, par ko es ļoti, ļoti priecīgi šovakar, ka viņš saņēma šo balvu, jo viņš ir tāds viens no cilvēkiem, kas ienes to pozitīvo ikdienā arī tad, ja viss iet galīgi greizi. Arī milzīgs paldies ir manai bijušai trenerei Valentīnai Edukai, kur nav ar mums šobrīd vairāk. Man liekas, viņa būtu ļoti priecīga par šo. Arī Indrai Eversonai paldies. Latvijas Olimpiskajai komitejai, Latvijas Vieglatlētikas savienībai un Latvijas Olimpiskajai vienībai milzīgs paldies ārstiem, fizioterapeitiem, visiem, kas ir pielikuši kaut mazāko procentu, lai mēs sportisti izdzīvotu šos sapņus un priecētu arī līdzjūtējus. Milzīgs paldies arī fizioterapeitam Tomam Zvonkovam. Un nākamajā gadā es jums visiem gribētu novēlēt pieturēties pie vērtībām un pārsteigt pašiem sevi. Un īpaši jaudīgu gadu es novēlu mūsu olimpiešiem, ziemas olimpiešiem, lai izdodās izcīnīt šīs medaļas un parādīt, no kurienes mēs nākam. Paldies!